Jāņa evaņģēlija 19. nodaļā no 28. līdz 37. pantam. Jāņa 19. no 28. līdz 37. Pēc tam zinādams, ka viss ir pabeigts, un lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja, man slāpst. Tur stāvēja trauks ar etiķi. Tie uzsprauda sūkli ar etiķu uz īzāta stiebra un to pacēla pie viņa mutes. Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja, viss piepildīts. Un galvu nokāris atdeva garu Dievam. Tad bija sataisāmā diena un negribēdam, ka Jēzus pa sabatu palikt pie krusta, jo šī sabata diena bija sevišķi liela, jūdi lūdza Pilātu, lai viņš liktu satriektiem lielus un viņus noņemt. Tad kareivji nāca un satrieca pirmajiem lielus, tāpat otram, kas kopā ar viņu bija pie krustā sists, bet nonākot līdz Jēzum un redzot, ka viņš ir jau miris, tie viņa lielus nesatrieca. Bet viens no kareiviem viņam iedūra sānos šķēpu un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. Un kas to redzējis, tas to ir apliecinājis un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka viņš runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai piepildītos raksts, nevienu kaulu viņam nebūs salaust, un cita rakstu vieta atkal saka, ka viņi raudzīsies uz to, ko tie sadūruši. Tie ir svēto rakstu vārdi. Lūdzu, sēdieties. Vēlos pirms savas domas vēršam pie svēto rakstu patiesības. Šajā vakarā kopā ar mani vēl kādā brīdī vēlāk teiks vārdus brālis Dāvids, un pēc viņa arī Kristīna sacīs dzejas vārdus, lasīs dzejas vārdus. Līdz ar to var būt divu domu apkopojumi, līdz ar to arī no savas puses nebūšu ierastajā laika izlietojumā, garumā, tad kādas minūtes 15, tad došu vārdu Kristīnai, tad Dāvidam. Kad domājam par zaļās ceturtdienas vai lielās piekdienas notikumiem, šajā svētku laikā man ir bijis jāatzīst, lai kā esmu centies to saprast, ar cilvēku prātu to, kam Kristus gāja cauri, un jāsaka, to nevar saprast. Visu savu apzināto mūžu, katru reizi, kad draudzes ietvaros esam domājuši par lielās piekdienas notikumiem, esmu centies saprast, un dažādos brīžos ir dažādi runāts un skaidrots, bet tas ir uztverams ar prātu. Līdz sirdsdziļumam man ir jāatzīst, ka tas, ko Kungs Kristus piedzīvo, to nevar satvert. Bez viņa paša klātbūtnes to nevar satvert, tāpat to nevar izprast. Taču var, un katrs no mums esam aicināti dzirdēt to lasījām, to pieņemt un tam uzticēties. Un mums atliek paļauties, ka lasot un pārdomājot Kristus ciešanas, mums ikvienam ir cerība, ka viņa svētais gars mūsu sirdīs atklās to dziļumu, ko mums pienākos saprast. Un šajā vakarā domāju par dažiem vārdiem, ko lasījām no Jāņa evaņģēlija, vai ko lasījām arī Mateja evaņģēlijā, tie vārdi, ka viss piepildīts, vai viss samaksāts, vai arī to, kā par Kristu pirms tam nievājoši attiecas. Mēs varam ieraudzīt, ka šajā brīdī Kristus mums atgādina pašu svarīgāko, ka viņš iet pretī savas misijas svarīgākajiem, lai atdotu dzīvību par mums, un viņa nāvē ir mūsu dzīvība. Mēs esam ar viņu brūcēm, mēs esam dziedināti. Dažkārt kristieši šos Pētera vēstulē rakstītos vārdus attiecina uz cilvēku fiziskajām vajadzībām, un tikai tā ietvaros tas tiek bieži citēts. Taču mums ir jāatcerās, ka, lai Kristus varētu dziedināt kādu, viņam nebūtu bijis jāmirst. Lai kādam būtu jāiedod jaunas dzīves perspektīvu, viņam
fiziskajā izpratnē viņam nebūtu bijis jāmirst. Jebšu mūsu kungs Kristus ir, kā mēs esam lasījuši un dziedājuši un deklamācijās dzirdējuši, viņš ir mūsu lielais ārsts, arī mūsu fiziskajās vajadzībās. Viņš ir debes tēvs, caur kuru caur debes tēvu mēs saņemam, caur viņu žēlastību, Kristu žēlastību, saņemam arī savai dzīvē vajadzīgo, topam uzturēti, bet arī tāpēc Kristum nevar nomirst. Viņš var savai saulei likt spīdēt, viņš var visu darīt, bet kādēļ tad viņam vajadzēja mirt? Tādēļ, kā mēs lasām rakstos, ka bez šī soļa nav iespējams mūžīgās dzīvības cerība. Iemesls, kā mēs to saprotam, esam mēs katrs un visa cilvēce tās pagātnē, tagadnē un nākotnē. Līdz ar to Kristus upuris pie krusta ir lielākais, ko vien var cilvēks saņemt. Tā ir lielākā dāvana. Un tajā ir arī šī noslēpuma dziļums, kura priekšā stāvot var apmulst, jo par to runāt vienkārši nepateikt neko. Par to runāt virspusēji ir nepiedienīgi. Līdz ar to, kad mēs stāvam Kristus krusta priekšā, kad mūsu skats ir atpakaļ uz Golgātas kalna, mēs saprotam, ka tas ir mūsu dārgākais, jo tajā brīdī top samaksāts par mūsu grēkiem, kur svētie raksti saka, ka viss ir grēkojuši. Jūs priekšā ir grēcināts, bet Kristu attaisnots. Es lūkojos uz grēciniekiem un ticu un ceru par Kristu attaisnojumu. Un kāds, kurš vēl ir ceļā, var šajā vakarā teikt, kungs, arī mana dzīve pie tava krusta, pie tavām kājām tiek nolikta, jo tevī, kā Pēters vēlāk stāvēs drosmīgi Sanhedrīnu priekšā un teiks, ka nav neviens cits vārds un debesīm cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Nav neviens cits. Kristus vārds ir tas, kurā mēs topam glābt. Un ejot cauri dzīves posmiem, tā ir atziņa, kur joprojām paturu un pie kuras gribu palikt. Atziņa, patiesība, ka neskatoties, ko cilvēki saka vai vērtē vai domā, viņš ir tas, pie kura vēlos turēties, pie kura palikt. Un kad mēs domājam par to, brīdi, ko lasījām Mateja evaņģēlijā, kā karavīri un tie, kas redzēja Jēzu šajā brīdī viņa nespēkā, fiziskajā, kas apvilka viņam purpura apmetni, nopina ērkšķu vainagu, viņa priekšā locījās un apsmēja, sacīja sveiks, jūdu ķēniņš, spļauj viņam, sita pa galvu un nievāja. Viņu pielūgsme bija nievājoša. Mūsu pielūgsme tāda nav. Mūsu ir patiesa. Mēs neatnesam pie viņa savus sasniegumus, mēs neatnesam pie viņa to visu labo sarakstu, un es ticu, ka šeit ir labi cilvēki kopā, tādā cilvēku dzīves izpratnē, un to nevar apšaubīt. Taču, lai arī kā mēs ar savus dzīves labo iegūto vecākiem doto vai skolā gūto vai jebkur citur satvērto dzīves tvērumu, tas joprojām nav tas, ko mēs noliekam pie Kristus kājām. Mēs noliekam sevi, savu dzīvi, un cerībā uz viņu lūkojoties satveram viņa doto mūžīgās dzīvības dāvanu. Un tas ir tas, kas katram no mums ļauj, ejot tālāk pretī rītdienai, pat tad, ja viņi ir nezināmi, pat tad, ja tā ir satraucoša, pat tad, ja tajā ir ciešanas un bēdas, viņā ir augšām celšanās un dzīvība. Atceramies Lāceru, atceramies viņa pieredzi, kur viņš nomira, un kādā brīdī viņš dzird, Lāceru nāc ārā, viņš augšām celts. Un Lācers katra no mums atgādina, ka pateicoties Kristum, tā būs arī mūsu pieredze. Kādu dienu, kādā brīdī Dievam vien zināmā laikā visa pasaule tās ritmā apstāsies, lai stātos radītāju priekšā. Un kā mēs lasām svētajos rakstos, tajā brīdī
Katrs no cilvēces tiks vērtēts. Un ne pēc labo darbu sasniegumiem, ne pēc tā, cik prasmīgi kādas lietas ir darīts, bet tajā, vai šis cilvēks ir savu dzīvi uzticējis Kristum, nevis kā savam ārstam, nevis kā savam skolotājam, nevis kā savam tam, kurš gādā, bet kā Kristum, kurš ir nomiris un augšām cēlies, kā glābējam, kurš ir izlējis asins, uz kurām cerot uz viņa pestīšanu, mēs saņemam mūžīgās dzīvības dāvanu. Un tikai tas un nekas cits. Kādā dziesmā mēs esam dzirdējuši vai paši dziedājuši, ka Pilāts tiesamā Jēzus stāv, apsmiets un atstāts. Pilātam jāpieņem lēmums, ko darīt. Kādā brīdī viņš pat vēlas, lai šī diena nebūtu, es šobrīd to parafrāzēju vai mēģinu iztēloties viņa apjukumu tajā brīdī, un viņš pat meklē, dzirdēdams, ka jūdis saka, ka viņš ir teicis, ka ir Dieva dēls, grib no šīs situācijas aiziet, atbrīvot, ar viņu manipulē, viņš salūst, viņš padodas, bet tas nemaina patiesību, ka Pilātam ir jāpieņem lēmums, ko darīt ar Jēzu, kurš stāv viņu priekšā. Un, mīļie, klātesošie, mēs arī esam Pilāta vietā. Nevairs, lai lemtu par Jēzus fizisko dzīvību vai nāvi, bet lemtu par savu pašu mūžību, jo tajā, ko darīsim ar Jēzu, izšķirsies. Nevis tas, vai rīt es dzīvošu kādu labāku dzīvesveidu šeit, vai kaut kā citādāk, bet runa ir par to, vai tas, ko es darīšu ar Jēzu, tas arī nozīmēs manas mūžības tālāko likteni. Un tas briesmīgākais ir tajā, ka tad, kad cilvēkiem šī izvēle ir jāizdara, nevienmēr tas ir apzināts, ko tad šī izvēle prasīs. Un ja toreiz Pilātus lēma, šodien mums ir jālem, bet svētie raksti saka arī to, ka pienāks diena un brīdis, ka tas, par kuru lemjam mēs, viņš lems par mums. Kad mēs stāvēsim viņu priekšā. Un tajā brīdī neko sarunāt nevarēs. Atrunāties nevarēs. Vienoties par kādiem nosacījumiem nevarēs. Ir tikai viens. Vai viņš kādā noteiktā dzīves brīdī un dienā būs tapis par tavu kungu un glābēju, kuram tu uztic nevis tikai daļu no savas dzīves, bet visu savu dzīvi, savu mūžību. Par to varam runāt tādēļ, ka šajā dienā mēs domājam un atceramies, ka Kristus, un lūkoties atpakaļ uz Ģedzemanes dārzu, mēs redzam, un arī no Jāņa evaņģēlī mēs lasītu, un es pieņemu, ka esam lasījuši šajās dienās vairāk evaņģēliju vēstījums, ir tas, ka Kristus priekšā nokrīt viņa gūstītāji, kad viņš jautā, ko jūs meklējat, Jēzu no Nāceretes, viņi nokrīt, viņi nevar izpildīt to, kāpēc viņi ir atnākuši, bruņojušies līdz zobiem. Viņi varētu veikt daudzus darbus, kā bruņota vienība, bet viņi atnākuši, lai sagūstītu. Viņa nodoms bija tāds, iesim, gūstīsim, satversim, plīdināsim, bet viņi nevar. Šis Jāņa evaņģēlī atspoguļojums parāda to, ka nevis Kristus, jā, viņš tika sagūstīts, bet viņš labprātīgi sevi nodod. Arī tajā brīdī tā ir Kristus izvēle. Tā nav gūstītāja izvēle, tā ir viņa izvēle. Katrs viņa solis, nevis virves viņa vilka uz priekšu, nevis saites viņa noturēja pie vietas, nevis kādas citas cilvēku radītas situācijas, bet viņa paša Dieva dotais spēks, kad viņš Ģedzemanes dārzā lūdzas pēc tā, lai šis biķers varētu iet garām, bet viņš saka, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un aiz viss tā, ko cenšos nepilnīgi atainot, ir tas, ko Kristus redz. Un es nebaidos teikt, ka tas, kas viņu tajā brīdī veda uz priekšu, ir tā lielā mīlestība, ko Tēvs redz pie katra no mums. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu,
bet dabūt mūžīgo dzīvību. Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļā ir kāda īpaša lūkšana. Es ticu, ka par jums ir lūguši jūs vecāki. Jūs kā vecāki esat lūguši par saviem bērniem, es esmu to darījis. Mēs novērtējam lūkšanas, ko kāds par mums ir teicis. Bet Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa atklāja to, ka ne tikai mūsu vecāki, brāļi, tētis, dzīves biedrs, bet Kristus ir lūdzies par mums. Tas atklāja to, ka tad jau toreiz pāri laika robežām, laikmetu robežām, pāri visam viņš saka, es nelūdzos tikai par šiem, bet par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Un lūk, šajā vakarā, šajā brīdī, kad mēs stāvam savās domās pie Golgātas krusta, mēs varam joprojām teikt, kungs, dziedini manu dzīvi, ja tajā ir kādas kaitas. Mēs neesam, mums nav aizliegts jautāt pēc dienasčās maizes, kā bērni, kur nāk pie tēva. Mēs varam lūgties, bet, mīļie, atceramies, ka pāri tam ir viss lielākai lūgšanai, kungs, glāb manu dzīvību, glāb manu mūžīgo dzīvību. Līdzīgi kā ļaundars pie krusta, iepšu mēs neesam, tādā situācijā mēs varam teikt, kungs, piemini mani. Un šeit es gribētu likt to komatu, lai dot iespēju uzklausīt tālāk arī brāli Dāvidu. Bet, kā es teicu sākumā, un jūs priekšā ir jāatzīst, ka lai kā es censtos runāt par to, ko mēs lasījām, es apstājos mulsumā, jo nekādi mani vārdi nespēja aptvert to, ko lasītais evaņģēlija teksts pasaka, ko Kristus ciešanas sevī ietver. Bet tas svarīgākais, klātesošie brāļi un māsas, ir tajā, ko jau iepriekš akcentēja. Šis lēmums, šī izšķiršanās, kas ir mūsu pusē, es to arī saku tajā, ka tas lēmums varbūt jau ir noticis daudz gadus atpakaļ, bet joprojām ir jāpaskatās, vai mūsu lēmums ir turpat, varbūt dzīves traumas, vēji, kādi citi dzīves faktori, varbūt mūs no kuras ir veduši prom pa citiem ūdeņiem, un ir vērts un ir nepieciešams nākt no jauna atpakaļ tur, kur mūsu kungs mūs reiz satika. Un atkal kā todien tā šodien teikt, kungs, te ir mana dzīve, saņem to, piepild to, lietot to, pabodinies caur manu dzīvi. Es gribētu lūgt šādu lūgšanu katru savas dzīves apzināto brīdi. To aicinu jūs, un neko vairāk, neko mazāk. Šajā vakarā nevēlos teikt, kā tikai to, ka atkal no jauna, lai noliekam sevi, savu dzīvi, savas dzīves īstenību, savus grēkus pie kunga kājām, lai viņā saņemtu dzīvību. Ne šīs zemes robežās, bet mūžīgo dzīvību, jo tas, ko Jēzus sacīja Lāceram, ir tas, ko viņš saka visiem. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Ja tas tic, man dzīves arī, ja tas mirs. Vai tu to tici, Jēzus jautā vienai no māsām, viņš to jautā mums, un lai šajos Jēzus vārdos ir mūsu paļāvība un drošība. Viņš nesaka, varbūt es esmu, viņš nesaka, ar šaubām, viņš saka, es esmu. Un lai šajā es esmu ir mūsu paļāvība sekot viņam, kā dzīvības kungam, jo viņš saka, es dzīvoju, un jums dzīvoju. Lai Dievs svētī, ka šajā brīdī varam teikt, kungs, paldies, ka mēs ne tikai skatāmies atpakaļ uz Golgātas krustu, bet mēs skatāmies uz tevi kā godīgas kungu un ķēdību. Lai viņa vārds, viņa svētais vārds, svētīts un slavēts mūsu katra dzīvēs. Kristīne, lūdzu. Mani sauc Kristīna, es esmu no Ukraina. Mana latviešu valoda ne ļoti labi. Šodien runāšu krievu valodu.
Я немного расскажу вам о себе. Я из Украины, я из Мариуполя. Es nedaudz pastāstīšu par sevi. Esmu Ukraiņš no Mariupoles. Да, 2 года назад я потеряла ногу, потому что началась война в Украине. 2 gadus atpakaļ es zaudēju kāju kara rezultātā, kas bija sācies Ukrainā. И приехала в Латвию именно на протезирование. Un ierados Latvijā, lai man šeit izgatavotu protēzi. И уже живу тут 2 года. Un šeit jau dzīvoju 2 gadus. Да, очень хороших 2 года на самом деле. Ļoti labus, patiesībā 2 gadus. Я живу со своей мамой и с бабушкой. Es šeit dzīvoju ar savu mammu un vecmāmiņu. Да, и обрела очень хороших латышских друзей. Ļoti labus latviešu draugus esmu šeit ieguvusi. Да. С того момента, как я потеряла ногу, Бог всегда сопровождал нас. No tā brīža, kad es zaudēju kāju, es apzinos un piedzīvoju, ka Dievs visu laiku mūs ir vadījis. Абсолютно во всех наших каких-то выборах и шагах Он всегда был рядом с нами. Visos mūsu soļos, mūsu izvēlēs, Viņš ir bijis mums līdzās. И через такие события мы стали намного ближе к Богу. Un ar šiem visiem notikumiem mēs esam kļuvuši Dievam tuvāk. И я лично построила очень хорошие взаимоотношения вместе с Ним. Un es personīgi esmu veidojusi labas, centusies veidot labas attiecības ar viņu. За что очень даже благодарна, что эта ситуация произошла у меня. Un ar to var teikt arī, ka esmu pateicīga tam, ka ar mani šis negadījums ir noticis. Как говорил один наш украинский друг, знакомый, потеряла ногу, но не потеряла душу. Kā teica kāds mūsu labi zināms ukraiņu paziņa, ka jā, es zaudēju kāju, bet nepazaudēju dvēseli. Сейчас, когда я приехала сюда на протезирование, даже не знала, чем я буду заниматься. Kad es šeit ierados uz protezēšanas, lai saņemtu protēzi, es nezināju, ko šeit varētu nodarboties. Да. Ну, у Бога и на это был свой план. Bet arī šim bija Dievam savs plāns. Сейчас я могу служить для Него, также помогая и латышам, и украинцам в протезировании. Un šajā brīdī varu būt noderīgi tajā, ka varu kalpot gan ukraiņiem, gan latviešiem ar protezēšanas kalpošanu. Да, мы работаем вместе с Давидом в протезном центре и поддерживаем людей. Mēs ar Dāvidu kopā strādājam protezēšanas centrā un atbalstam cilvēkus. Рассказываем, как это жить вместе с протезом, как все-таки научиться ходить, не бояться и доверять Ему. Un mēs mācam cilvēkiem, kā tas ir sadzīvot ar savu protēzi, apgūt to, prast atkal atgūt kustības un nebaidīties. Да, вот моя история. Mans stāsts. Да, но сегодня я хотела бы прочитать стих, он будет на русском. Es gribētu nolasīt kādu dzejoli par šīs dienas notikumiem krievu valodā. Я надеюсь, вы меня поймете. Es ceru, ka jūs man sapratīsiet. Tulkojums nebūs šeit. Терновый венец, трость в руке, багряница, плевки и удары, все тело в крови. О, Сын человеческий, где же граница Твоей удивительной долгой любви? Как страшно злословят Тебя иудеи, как бьют, озверело Тебя палачи. А Ты проповедник великой идеи, небесного царствия царь, и молчишь. Ведь даже не трость ты сжимаешь десницы, а власти божественной царственный жезл. Все может мгновенно сейчас измениться. Одно Твое слово, один только жест. Появится ангелом сумный, мгновенно, на взгляд отзовешься при светлых очей, и огненно дышащей пасти гиены проглочены будут толпы людей. Один только знак сверхъестественным силам, и злую планету сотрут в порошок. Но не для того человеческим сыном ты так, умолившийся, в землю сошел, и не для того исцелял бесноватых, и мертвых торжественно ты воскрешал, чтоб снова добычей смертью и ада была обращенная к Богу душа. И не для того ты давал прокаженным здоровье для душ их бессмертных и тел. И не для того ты рыдающим женам советовал плакать о судьбах детей. И не для того, чтобы в адской темнице была с распинавшим прежде тебя, а мне продолжал на кресте ты молиться, насмешки и жуткие боли терпя. Терновый венец, трость в руке, багряница, ток благодатной голгофской крови. А Сын человеческий, где же граница Твоей удивительной, долгой любви? О, Сын человеческий, где же граница Твоей удивительной, долгой любви? Терновый венец, трость в руке, багряница, поток неизменной и вечной любви. Аминь.
Labvakar, mīļie brāļi un māsas. Es esmu Dāvids, es esmu no Ukrainā. Es ne ļoti labi runāšu latviešu valodā, bet šodien es būšu runāšu ukraiņu valodā. Es domāju, brāļi Oleks palīdzēja. Iespējams. Jā, šodien es ļoti mazāk runāšu par ticību. Перед початком, брати та сестри, Pirms sākuma brāļi un māsas хотів вас привітати такими словами. gribētu jūs sveikt ar šādiem vārdiem. Христос воскрес! Kristus ir augšām cēlies. Patiesi viņš ir augšām cēlies. Може, це трошки не в тему. Varbūt tas liekas, ka nav īsti tēmā šajā vakarā. Але це питання сьогодні стосується кожного із нас. Taču šie pārbaudījumi var būt, kurām attiec uz katru no mums. Чи віримо ми, що Христос 2000 років тому воскрес? Ka mēs ticam, ka Kristus pirms 2000 gadu ir augšām cēlies. Чи є ця віра у нашому серці? Ka tā ir ticība mūsu sirdīs. Якось апостол Павло писав церкві у Коринтянах. Kā apostols Pāvils rakstīja korintiešu draudzei, І він сказав такі слова. viņš teica šādus vārdus. Якщо Христос не воскрес, Ja Kristus nav augšām cēlies, то даремна наша проповідь і даремна наша віра. tad veltīgi ir mūsu sludināšana un veltīgi mūsu ticība. Тому що якщо Христос не воскрес в нашому серці 2000 років тому, Ja Kristus nebūtu augšām cēlies pirms 2000 gadu, ми будемо казати, mēs būtu, mēs sacītu, почекай, брате, Христос воскресне в неділю через 2 дні, не сьогодні. Jā, tad mēs teiktu, brāļi, Kristus nav augšām cēlies, viņš pēc 2 nedēļām vai dienām augšām celsies. Але якщо сьогодні Христос воскрес в нашому серці, Bet ja šodien Kristus ir augšām cēlies mūsu sirdīs, то ми можемо з вірою сказати, воістину воскрес. tad mēs varam arī šodien teikt, patiesi viņš ir augšām cēlies. Хотів би прочитати одну історію з Нового Заповіту, Євангелія від Луки. Es gribētu lasīt no kāda jaunās derības vēstījuma no Lūkas evaņģēlija. Ці події були саме сьогодні, в ту п'ятницю, коли Христа розіп'яли. Jā, ka tas ir attiecībā uz to pašu notikumu piekdienā, kas notika, ko mēs šodien aplūkojam. Євангелія від Луки, 23 розділ з 32 вірша. Tad Lūkas evaņģēlijas 23. nodaļa, no 32. panta. Разом з Ісусом вели на страту 2 злочинців. Коли вони прийшли на місце, яке звелося місце черепа, там розіп'яли його, Ісуса, і 2 злочинців, одного праворуч, а іншого ліворуч від нього. 39 вірш. Один із розіп'ятих злочинців богохульствував проти нього, кажучи, «Хіба ти не Христос? Спаси себе й нас». А другий у відповідь, докорюючи йому, казав, «Чи ти не боїшся Бога, коли сам на те саме й заслужуєш? Ми покарані справедливо за те, що ми робили, а цей не зробив нічого поганого». І сказав, «Ісусе, пригадай мене, коли прийдеш у царство Твоє». І Ісус відповів, «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю». Амінь. Bet 2 ļaundari tap novesti, ka tap nomaitāti līdz ar viņu. Un kad tie nonāca tajā vietā, ko sauc par pieras vietu, tad tie tur sita krustā viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Un viens no pakārtiem ļaundariem viņu zaimoja sacīdams, ja tu esi Kristus, tad glābi sevi pašu un mūs, bet otrs to norāja un sacīja, arī tu nebīsties Dievu, kas esi tai pašā sodā. Un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabūjām, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. Un viņš sacīja, Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Фрагмент із останніх хвилин життя Ісуса Христа на цій землі. Jā, šis ir kāds neliels fragments no Jēzus šīs dzīves noslēguma mirkļiem. Здається, що може зробити людина, коли вже за декілька хвилин вона помре? Ko gan cilvēks var tādu izdarīt, par ko viņš būtu pelnījis šādu nāves sodu, miršanu? Можна сказати, вона нічого не може зробити. Jā, varbūt cilvēks neko nevar Зробити. izdarīt, jā, pareizi.
Але Христа розіп'яли, разом з ним ліворуч і праворуч двох злочинців. Bet tā kā Kristu krustā sit un viņam pa kreiso labo roku divas ļaundaras tāpat, Це дві людини, які нічого доброго в цьому житті не зробили. un šie cilvēki neko labu savā dzīvē nebija darījuši. Вони когось грабували, когось вбивали, робили тільки погані вчинки. Kādus viņi aplaupīja, kādus viņi piekāva, kādiem darīja ļaunu. І ось в самому кінці свого життя вони зустрілися з Ісусом. Taču šajā dzīves pašā noslēguma brīdī šie divi ļaundari satikās ar Jēzu. Ще декілька хвилин і твоє життя закінчиться. Vēl tikai daži mirkļi un tava šīs zemes dzīve noslēgsies. Але в тебе дуже така чудова зустріч з Ісусом перед самою смертю. Jā, bet tev ir kāda šāda brīnišķīga iespēja satikties ar Jēzu pirms savas nāves. І що ти можеш сказати Ісусу? Tu vēl vari sacīt Jēzu. Може, ти як один із них тільки будеш докорювати йому, кажучи, ти нічого доброго для мене не зробив. Jā, varbūt kāds no viņiem varētu teikt viņam, bet tu neko labu man neesi darījis. Але ти можеш сказати, Господи, пробач мене, я дуже дякую, що ти прийшов на цю землю. Bet var teikt arī, kungs, paldies tev piemin man, pateicos, ka tu esi ienācis šajā pasaulē. Я розумію, що в своєму житті я, може, нічого доброго не зробив. Es apzinos, ka varbūt savā dzīvē neko labu neesmu padarījis. Але я розумію, зараз в мене є з тобою зустріч. Bet es arī apzinos, ka man ir šāda iespēja tagad ar tevi satikties. Я розумію, хто зараз стоїть переді мною, це цар царів. Es apzinos, kas ir manā priekšā, ka viņš ir ka tu esi ķēniņš. Я тільки прошу в тебе, пробач мене за мої гріхи. Un es ļoti tev lūdzu piedod manus grēkus. І неважливо, що ви зробили до цього, може ви тільки погані вчинки робили. Varbūt pat nav svarīgi tajā brīdī vairs, ko tu esi darījis līdz tam, kādu ļaunumu dzīves laikā ir veikti. Але якщо ви від чистого і від щирого серця звернетеся до Бога і попросите в нього пробачення, Bet tajā brīdī no visas tīras sirds nākot Dievu priekšā lūdzot viņu piedošanu. майте віру, Він вас пробачить. Un varētu teikt, saglabāt ticību, viņš jūs pieņems, viņš jūs ieraudzīs. Коли цей злочинець звертався до Ісуса, Un tā kā šis bija noticis ar Jēzu, ka viņš ir šajā brīdī, šajā vietā. він тільки сказав, Господи, пригадай мене там, коли прийдеш у своє царство. Tad šis ļaundars teica, kungs, piemin mani savā valstībā, ka tu nāks savā valstībā. Він навіть не очікував таку відповідь від Ісуса. Un viņi, varbūt, viņi negaidīja, ka jā, šāda, varbūt arī šāds liktenis būs piemeklējis arī Jēzu. Але він почув, я сьогодні ти будеш зі мною в раю. Taču viņš dzirdēja šajā brīdī šos vārdus. Patiesi es tev saku, šodien tu ar mani būsi paradīzē. Все те, що ти робив до цього, воно перехреслюється. Я більше не пригадаю твоїх гріхів. Ka viss tas, kas ir noticis ar tavu dzīvi līdz šim, tam tiek pārbaudīts krusts, un es to vairs nepieminēšu. Я тебе пробачив зараз і чекаю, щоб ти був зі мною в раю. Un es tev to piedodams varu apliecināt, ka tu būsi ar mani paradīzē. Я побачив, що у тебе є віра, ти розумієш, хто стоїть перед Un тобою. es redzu, ka tev ir ticība, un tu redzi, apzinies, kas atrodas tavā priekšā. І я тебе пробачаю, будь зі мною сьогодні в раю. Un es tev apliecinu, saku, tu patiesi būsi ar mani paradīzē. Нехай сьогодні це питання звучить до кожного із нас. Lai šajā vakarā šie vārdi skan katram priekš mums. Чи розуміємо ми, хто стоїть перед нами? Lai arī mēs apzināmies to, kurš atrodas mūsu priekšā. Чи це така грішна людина, як і ми, чи це великий цар царів перед нами? Ka mēs, jā, kā grēcīgi cilvēki, apzināmies, ka mūsu priekšā ir ķēniņš liels kungs. Тому що, коли перед нами стоїть Христос, Un tā kā mūsu priekšā atrodas Kristus. ми можемо, як цей злочинець, сказати, ти для мене нічого доброго не зробив. Varbūt arī mēs varam teikt, kā viens no šiem, ka tu neko labu man neesi darījis. Але ми можемо дякувати також Ісусу Bet mēs tā vietā varam arī viņam pateikties. за спасіння і за прощення, яке Він нам сьогодні дає.
par viņa glābšanu un par viņa dāvāto piedošanu mums. І сьогодні ми будемо згадувати цю вечерю, ці страждання Ісуса Христа. Un arī šajā vakarā mēs pieminēsim tās ciešanas un Jēzus nokas vakarēdienā. І пам'ятайте, якою ціною ми дісталися Ісусу Un Христу. mēs pieminēsim to lielo samaksu cenu, kāda ir samaksāta no viņa par mums. За те, щоб ми жили тут, Він віддав своє життя. Un, lai mēs šeit varētu dzīvot un būt, viņš atdeva savu dzīvību. Він пожертвував своїм життям, щоб дати нам подарувати спасіння. Viņš ziedoja savu dzīvību, lai dāvātu mums šo mūžīgo dzīvību iespēju būt. Ніколи не забувайте, яку ціну заплатив Христос на хресті. Nekad neaizmirstiet to samaksu, ko Jēzus samaksāja pie krusta par mums. Будьте йому завжди вдячні. Esiet viņam no sirds pateicīgi. Але якщо ви ще не до кінця віддали своє серце Христу, Bet ja kāds no jums līdz galam vēl nav savu dzīvi, savu sirdi viņam uzticējis, сьогодні є ця чудова можливість, як той злочинець примирився з Христом і жив з ним і надалі. un šodien tāpēc ir kāda brīnišķīga iespēja viņam uzticēties un dzīvot tālāk kopā ar viņu. Сьогодні є ця можливість примиритися з Христом. Šodien arī bērni var ar viņu izliet. Використайте цю можливість. Не пройдіть повз Христа. Un katrs no mums arī pārējie varam izliekt un nepaiet viņam garām. Христос чекає, коли ми відкриємо йому свої серця. Jēzus redz, viņš uzlūko, vai mēs viņam esam gatavi savus sirdis uzticēt. Брати і сестри, Brāļi un māsas, Христос воскрес! Kristus ir augšām cēlēs. Христос вам благословіння! Dievs jūs svētī. Амінь.